Ir ziemas brīvlaiks, svētki, visi atpūšas, es cenšos izlabot savu skolēnu neskaitāmos kontroldarbus, bet tikmēr uguņi mirdz, svecītes deg, un mēs esam nonākuši pie šodienas eksperimenta galvenā varoņa. Šī ir ļoti veca un ļoti lēta kamera. Man viņa ir kopš, manuprāt, 2015. gada. Es piedāvāju paskatīties uz Ziemassvētku uguņiem caur šo kameru. Sākumā nekas neparasts. Tā pati bilde, tikai ar zemāku kvalitāti. Taču paskatoties ar šo kameru uz sveci, notiek kaut kas ļoti interesants. Kāpēc krāsas pēkšņi palika tik jocīgas? Un vai ir vēl kādi objekti, kuri izskatās tikpat jocīgi šajā kamerā? Paskatīsimies piemēram uz lampu, kurā gaismu izstaro diodes. Šeit ar krāsām viss labi. Paskatīsimies uz gaismu, ko izstaro kvēlspuldzes. Atkal jocīgās krāsas. Kas kopīgs varētu būt sveces liesmai un kvēlspuldzei, tāds, kas nav gaismas diodēm? Protams, ka tā ir temperatūra. Mēs diezgan ātri varam pamanīt, ka jocīgās krāsas parādās tikai tiem objektiem, kuri spīd sava karstuma dēļ. Un tik tiešām mēs, piemēram, varam paskatīties ar šo pašu kameru uz sauli, kas ir diezgan karsta, un mēs atkal redzēsim šīs pašas jocīgās krāsas un pat kaut kāda rakstura artefaktus. Lai nedaudz labāk saprastu, ko tieši mēs redzam, paskatīsimies uz svecīti caur difrakcijas režģi. Kanālā jau ir video par to, bet 2 vārdos difrakcijas režģis mums ļauj ieraudzīt gaismas avota spektru. Pavērojot svecīti caur difrakcijas režģi, mēs redzam varavīksni, proti sveces gaisma ietver sevī visas krāsas. Mēs varam nedaudz uzlabot novērojuma precizitāti, ja samazināsim gaismas līnijas platumu, bet, jebkurā gadījumā tas, ko redzam gan ar aci, gan ar telefona kameru, svecītes spektrs ir kaut kāda varavīksne. Tagad pavērosim šo pašu sveci caur difrakcijas režģi, bet ar manu veco kameru. Kas tad tas? Parādījās kaut kāda gaisma, kuru nevar redzēt nedz ar aci, nedz ar telefona kameru. Turklāt tā ir tieši tās jocīgās krāsas gaisma, vai ne? Šī, draugi, ir infrasarkanā gaisma. Infrasarkanā sastāvdaļa spektrā ir raksturīga tādiem gaismas avotiem, kuri izstaro gaismu siltumstarojuma rezultātā. Savukārt infrasarkanās daļas spektrā parasti nav tiem gaismas avotiem, kuri neizmanto siltumu, lai spīdētu. Kameras bez infrasarkanā filtra parasti redz daļu no infrasarkanā diapazona. Svarīgi, ne visu infrasarkano gaismu, bet tikai kaut kādu daļu. Sanāk, ka karstiem objektiem ir raksturīga infrasarkanā spektra sastāvdaļa. Un ja mēs pavērosim, piemēram, sauli, mēs arī varēsim tādu novērot. Bet kā ir ar mēnesi? Mēnesis nav karsts. Kā tu domā, vai mēs varēsim saskatīt tajā infrasarkano pēdu? Dažas sekundes pārdomām. Un skatāmies. Jā, mēs tik tiešām varam saskatīt infrasarkano pēdu. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Mēnesis pats neizstaro gaismu, tikai atstaro saules gaismu. Un sanāk, ka mēnesis atstaro ne tikai saules gaismas redzamo daļu, bet arī tās daļas, kuras mēs ar aci neredzam, taču varam saskatīt, izmantojot specializētus rīkus. Protams, ka mēs tagad neredzam pilno atstarotās gaismas spektru, bet, manuprāt, ir iespaidīgi, ka ar tik vienkāršu setupu un ar 15 € eksperimenta budžetu mēs varam detektēt mēnesi gaismā infrasarkano sastāvdaļu. Paldies, ka bijāt kopā ar Hausa laboratoriju 2025. gadā. Tiekamies ar jums jaunajā 2026. gadā.